Skan vairāk nēdīs, man jāpaņem Bet Raimondu, ko mēs darīsim, viņš jau sešos ceļās kaut kā. Nu, lai viņš ceļas kaut kas par to. Lai viņš dar, ko viņš grib, lai iet makšķerēt vai? Makšķerēt viņš neiet. Viņš jau dzer kafiju pīpē. Mēs jūs jau briesmīgi iztraucējam. Nu, taisn otrādi. Es saku, nu tiešām mums nav to ciemiņu pārdomīt. Es jau biju tik priecīga, kad šitā Ulda Siliņa tante, tā Elas no Bostonas, viņai tūpie 90. Vai mums viens Ulda Siliņš, viņš ir Amerikā? Nu, nevis Amerikā, bet Austrālē. Nu, par to taču es runāju. Nu, viņš bija tagad Rīgā, nu. Bet kas tā pa tanti? Tanti no Bostonas, tanti ir Bostonā, viņa ir veca aktrise, profesionāla. Viņam kāda pats? Viņa tante, Elza Siliņa, viņa tante. Viņa tante. Tēva māsa, nu. Un tagad es apmēram. Jā. Un tad mēs satikāmies teātrī un pat tā tuvāk iepazināmies. Un tad es biju ļoti priecīga, ka tā Elziņa tante Rīgā padzīvoja pie manis pāris dienas. Jo es pie viņas baudīju viesmīlību, nu gribas taču kaut kā atdarīt. Un es viņai biju uz 4 izrādēm biļetes dabūjis, un tā, vismaz es jūtos, ka es esmu savu. Bet vai tā viņš, ja Siliņš tev redzēja, viņš tev nekā neteica? Par ko? Par tevi? Nē. Es viņam braucot, kad tas bija, ne tagad, bet kad viņš brauc pirmo reizi, es teicu, lai viņš, ja viņš satiek,